Bet próza ir rakstīšana. Mans pēdējais prózas sacerējums ir Telosā nopublicēts, man liekas, pagājušā nedēļa vai aizpagājušo nedēļu, drīz pēc okupekļu nogāšanas. Saucas Okupeklim nebija nākotnes. Ja ir interesi, tad izlasiet. Man liekas, ka tur ir daudz no tām mūsu sajūtām pēdējos 30 gados, kā mēs jutāmies, braucot garām un mūždien redzot šo okupācijas uzvarekli, uzvaras parkā, kas mūs vienkārši ir psiholoģiski pazemoja visus šos garos gadus. Un es domāju, ka tas ir pavērsiens, ka viņš ir beidzot demontēts. Starp citu, nākamajā dienā pēc tam, kad tas bija 24. februāra rīts, jā, pēc dažām dienām mēs tādu dombiedru grupu uzsākām arī tādu kampaņu sociātīklos, kā sociātīkla aktīvisti, tautas āmurs. Tur bija tādi vizuāļi, ka cilvēki Reigans un vēl daži vienkārši nāk un ar āmuru dauza Berlīnas mūri, bet tas bija aicinājums vienkārši iet ar āmuru un vienkārši sākt dauzīt nost to pieminekli. Un starp citu bija cilvēki, kas to tiešām arī darīja. Un viņiem bija nepatikšanas ar policiju. Un tad, kad mēs sākām šo akciju, tad, ak Dievs, ko tik es nedzirdēju, ekstrēmisti, tas nekad nenotiks, nedrīkst šķelt sabiedrību, nedrīkst izaicināt, lieto šo Kremļa ieviesto terminu krievvalodīgie, kas ir Karagānova doktrīnas 90. gados ieviests termins, kurš ir tā kā lietussargs, gan krieviem, gan visiem, ko PSRS pārkrievoja, baltkrievus, ukraiņus, citu tautību cilvēkus, tos visus sauc par krievvalodīgiem, bet principā tas ir tāds Kremļa ierocis, kā pavērst šos cilvēkus pret visiem pārējiem. Principā nav tādu krievvalodīgo, ir krievu tautības cilvēki un ir PSRS pārkrievotie, kolonizētie cilvēki. Un ir ļoti slikti, ka mūsu politiķi arī lieto šo jēdzienu krievvalodīgi, jo to nedrīkstētu lietot. Lūk, un tad taču jūs atceraties, bija ļoti garas diskusijas, ko tik nepiedāvāja mūsu kreisi orientētie intelektuāļi pārdēvēt un ka nekādā gadījumā nedrīkst nojaukt. Jā, pat Salaspilītes Mārtiņš Mintaurs vēsturnieks aicināja nenojaukt šo pieminekli un tā tālāk, bet mūsu politiķi šoreiz bija ļoti apņēmīgi, vienkārši bija pienācis laiks, un tas beidzot notika. Un ar to es jūs visus ļoti apsveicu. Un es tiešām braucu uz Ajāru Vāciešu muzeju, un es negribu slikt tādā ezotērikā, ka vietām ir enerģētika un aura, un tā, bet mēs tiešām braucu 10. tramvajā garām Uzvaras parkam, un bija pilnīgi cita atmosfēra tur, tā kā pilnīgi cita vieta. Tā kā kaut kā jauns sākums, cerams, ka tur kaut kas ļoti skaisti tiks izveidots. Tā kā reizēm varbūt ir vērts sekot tam padomam, esi realists, vēlies neiespējamo. To ir iespējams sasniegt. Šodien ar kolēģiem runājām par krievu valodu un grāmatām. Kā tas ir, vai jūs arī piedalāties aktīvi kampaņā par spēcīgu latviešu valodu un par tās lietošanu ikdienā? Vai tāpēc mēs neatzīvosim krieviski, nelasīsim krieviski? Kā tas attiecas uz literātiem, uz autoriem, krievu valodā rakstītām grāmatām, arī nozarē, ne tikai tā literatūra? Nē, es domāju, ka tā cīņa jau nav pret valodu. Cīņa jau ir par
par latviešu valodu Latvijā. Un, sarežģīti man pašai ir, man mammīte arī ir šeit, mūsu biblioteka arī lielā mērā sastāv no grāmatām krievu valodā, vairāk latviešu valodā un daļai arī angļu valodā. Un es esmu izaugusi tādā 3 valodu vidē. Un bez šaubām, ka ir ļoti labi, ka es šo valodu zinu, tad tā ir viena jautājuma puse. Es ļoti labi zinu krievu valodu, es pat dzīvodam Krimā, vienu brīdi pat zejoju krievu valodā. Man pat ir bijusi publikācija, krieviski vienkārši, tā krievu klasiskā dzeja, viņa ir ļoti skaista. Jebkura valoda, ja es zinātu franču valodu, es noteikti to pašu teiktu par franču dzeju, vai ne, kur es esmu pārsvarā lasījusi latviešu, krievu un angļu atzejojumos, Bodlēru, Rimbaud, kas ir viens no maniem mīļākiem dzejniekiem un tā. Tas nav pret pašu valodu, bet kampaņa ir noteikti vērsta arī pret Krievijas impērismu, pret agresiju, lingvistiski pakļaut, pārkrievot, un te rodas tāds konflikts, vai ne, iekšējs, jo, protams, tas ir saistīts ar krievu valodu. Un Latvija ir tik ļoti pārkrievota, ka, publiskajā telpā Latvijas valstī, ir jāskan latviešu valodai. Nav runa pa privāto telpu, ik viens runā čigāniski vai kā vien vēlas, vai ne, bet ja tu ej un visur Latvijā skan krievu valodu, tu saproti, ka tas īsti normāli nav. Starp citu, man liekas, ka 72. pusē bija Kanādas franču reģionā, Monreāla, Kvebeka, un tur tika pieņemts lēmums, jo tā angļu valoda arī līdzīgi kā mums krievu valoda un angļu valoda tagad vienkārši nospied to franču valodu. Angļu valoda arī ir agresīva valoda, mēs to ļoti labi zinām. Jā. Un tur valdības līmenī, reģionu valdības līmenī tika pieņemts lēmums, tika pieņemt ļoti, ļoti nopietni noteikumi. Jā. Publiskajā telpā angļu valoda aizliedz. Tas bija ļoti sarežģīts laiks, bet tur bija tā, ka pat veikalos pārdevēji nedrīkstēja savā starpā privāti, sarunāties angļu valodā. Jo tā bija darba vieta, tā bija publiska telpa, un tajā bija ļauts sarunāties tikai un vienīgi franču valodā. Un ļoti daudz angļu valodīgie, kuri nezināja franču valodu, pameta reģionu, un tā to franču valodu tur noturēja. Un tā tas reģions, Kanādas reģions, nepārangliskojās. Un acīm redzot, tagad Tieslietu ministrija ir iesniegusi jaunu likuma projektu, kas ir divvalodības novēršanas likums. To cer pieņemt vēl šajā 13. saimā, kas vienkārši aizliegs, tāpat kā savulaik Kanādā, krievu valodas lietojumu publiskajā telpā. Un es domāju, ka tas ir pareizi. Kas cits mums atliek? Ar to krievu valodu komerc telpā ir tāpēc, ka Vairs Vīts Freibergs laikā bija milzīgs spiediens no augstajiem komisāriem, no Vandera Stūla un tā tālāk, un burtiski piespieda mainīt valodas likumu, bet tam ir ļoti negatīvs sekas tagad, un tagad ar steigu vienkārši ir kaut kas jāmaina. Citādāk mēs pazaudēsim to savu latviešu valodu, un ja nav valodas, tad nav ne valsts, ne tautas, nav nekā, nav ne kultūras, dramatiski. Tas būtu vēl ļoti nopietns jautājums, un tāpēc es tam esmu pievērsusies kampaņā, kur es ceru turpināt. Kaut kāda panākuma jau ir. Šīs vēlēšanas ir ārkārtīgi svarīgas, jo, kā jau kādā intervijā teica Egils Levits, mūsu prezidents, ik viens, kas neaizies vēlēt,
atdos balsis Latvijas ienaidniekiem. Diemžēl tā tas ir.